Sveicināti Tējā ar mani. Šodien kopā esam ar Lauru. Un viņu var YouTube atrast kā Laura Šlip. Šodien mēs taisīsim 90. gadu tēgu. Gremdēsimies atmiņās par mūsu bērnību. Tieši tā. Dzersim tēju. Jā, tā nav gluži tēja, bet... Tā ir tēja. Mīļākā multfilma. Mīļākā multfilma? Tik 90. īstenībā bija tik daudz multfilmas. Jā, Nereāli tā vēl labas. Nē, ejiet prom! Man liekas, ka... Tāpēc bērndārs neskrēja mājās, lai skatītos Pokemonus. Scooby-Doo, Pokemon, bet nu tā. Jā, man arī tik patīk Scooby-Doo patika. Man vēl dzert šito. Nopietni? Man dzert viņu? Jā, viņu var dzert. Tas vienkārši karsts ūdens ar apelsīnu. Es tikai saspiedu. Vēl man patika Powerpuff Girls. Jā. Vēl man patika Dexters. Jā, Tas tā bija bija forši. laba. Kas vēl bija ekstrēm līdzīgs, kaut kas vēl bija. Jā! Man besīja, ka man riktīgi nepatīk tas, ka nekad nevarēja redzēt, kas ir tie vecāki. Viņam tikai kājas, man Dievs! Jā. Mīļākā spēle. Tā, kad vien pasakām galda spēle un tāda spēle, ko ar draugiem spēlē kopā. Apaga, man vēl arī ir datorspēle. Galda spēle. Man viennozīmīgi tas bija cirks. Es tā dievināju spēlēt cirku. Es pat tagad viņu joprojām dievinu, tikai nevienam nav cirks vairāk. Galda spēle droši vien, ka būtu tas pats cirks, jo Monopoly, bet Monopoly 5 gadu vecumā diez vai. Nē, tur baigi jādomā. Jā, cirks es domāju, vai arī... Riču Raču arī bija. Jā, Riču Raču. Es nevaru atcerēties nevienu pat tādu spēli. Noteikti paslēpes klasika vienkārši. Jā, paslēpes. Tuk-tuks. Vai arī vēl šitie te, kur met bumbiņu, man liekas, viņas gaisām tad sauc vārdu, un tam bija jāizdara tikai kā kāds sauc, laikam. pagaid. Nezinu, kāds. Vai viņiem bija visādi random? Jā, kaut kāda latviskie random nosaukumi? vārdi. Pankūks piedegama vecmāmiņa vai kaut kā tā, viņš tur sauc. Arī kaut kāda gumija bija apcieta apkārt, un tad bija, tur viņi bija riktīgi sapiņķerāti, un tad, kad pateica, ka pankūks vai kurš tas bija pēc iespējas ātrāk iesmiķējies, un kurš pēdējais paliek, tas ir zaudētājs. Nopietni, to pirmo reizi. Tad ir datorspēle, jo es tā kā bērnībā ļoti spēlēju Playsīti. Un no datorspēlēm man viennozīmīgi riktīgi atmiņā ir palicis pirmais Doom un arī Spyro. Un kas vēl... Bet par to jau es esmu savā blogā rakstījusi. Man mīļākā datorspēle, zinu, ka manam opam bija pie televizora pieliekamās, kur bija tas suns, kurš un bija jāšauj no tās pīles. Visas tāds, tas, ko es spēlēju bērnībā. Man laukos brālēniem arī bija nevis Playstations, bet es nezinu. Tas, kur ieliek tās Jā, kases, tā kā, to es arī domāju. Kā kasetīt. Mīļākais veikals. Es neatceros, man liekas, tajos laikos 90. vispār bija tā kā veikals bez nosaukuma. Tie mazie, visi tie veikali. Tajos laikos vēl bija tāds veikals, kaut kāds Maximārkets vai kaut kas. Nē, supermarket. Zini, kas man palicis no 90. Man liekas, ka tad jau bija malls. Es nezinu, kāpēc. Gan jau, ka bija. Arī krasta centrs. Visi tie, kas krastmalā veikali bija. Bija, tie jau bija, man liekas. Bet nē, man top tie bija pie manas mājas baltais veikaliņš. Tagad viņš ir diezgan liela dzertuva, bet agrāk... Man pilnīgi tas pats arī. Bet agrāk viņš bija riktīgi bērnu vieta, tagad tur ir vienkārši dzertuva. Mīļākais TV raidījums. Bija, vēl nesen bija Spūkos raksts par to, ka tie TV raidījumi, kas vairāk nav. Anekdošu šovi, bet tur, kur tas tur, tie visi Latvijas... Jā, tie aktieri un visādi tie parodijas, tur bija, tur es arī atceros. LNT, man liekas. Jāna Durevska, Dagmar Legante un pārējais. Man riktīgi patika. Jā, man arī visādi dziedošie tie raidījumi, pieņemsim solo, nē, vai arī, tas tur, kur kādu Valders un Kāžu. Valders un Kāžu. Es atceros, bija bērnu raidījums bija. Jā. Kā bērniem, kur uzstājās kaut kāds. Jā, aprīļa pilieni vai kaut kas tāds, man liekas, bija tā. Es jau, man liekas, tagad... Nē, tas bija, tie bija 90. Jā? Jā, neatceros, bet tas bija ļoti sen. Kas tur Elze, ja? Mīļākā rotaļlieta. Man ir vesels liels maisis, kaut kur dzīskapī nobars, ka man vēl tāda bērnības rotaļlietas stāv. Man nebija konkrēti mīļākā nekad. Man liekas, man arī ne. Tāpēc, ka man vienmēr bija uzglūtas salikts vairāks, un tad es viņus visu mīlu. Man liekas, zini kā, man piecim bērnībā bija līdzīgi tāpat kā tagad, kad es it kā biju meitenīga, bet tajā pašā laikā es biju ļoti puiciska. Piecim, man bija pilns ar bārbijām, bet tajā pašā laikā es gāju ārā tur pa kokiem, rāpelēju un tam līdzīgi. Jā, vai ne? Tas aizsaka. Man tā bija bērnības trauma, kad es nenormāli gribēju babybornu, bet man vecākiem nebija naudas babybornam, un tad es redzēju, ka visām draudzenēm ir babybornu, un bija tāda skaudība. Gals viņi visādi tur bija tādi, kur raud, gan arī nokārtojās
vienkārši, what the fuck ir going? Cik reizes tavs Tamagotchi pārdzama? Mēs par šito tieši iepriekš runājām par to, ka man nav mazākā nojausma, ka Tamagotchi. Jā, tas. Man nekad tāds nav bijis, bet tas, kur tādu varēja dabūt vispār? Tas tā kā Tas bija tā, ka jā, tāda maz. Runājot par spēlēm, es dievināju Tetri. Es Jā. vienkārši dievināju Tetri, oh my god. Kā viņš saucās? Tas, Jo. Jā. Es zinu to, ko bildes vienmēr vairs taplēs. Viņš sapiņķerējās, nevarēja uzstīt. Jā, mūsu raidījumā ir arī Jā, skatītāji. Jā. Kā jau īstam raidījumam. Tieši tā. Jūs kā. Varētu tas fons vienkārši ar mani. Bet netaisiet nevietā. Jā. Mīļākais multan variants. Bet man ir Plānās. maska. Man arī patīk. Man tas sunīts šodien patīk. Jā. Šodien gribētu tādu sunītu. Bija tā kā multene par riekskodi. Jā, un tad man arī patika tā meitene, kas bija riekskodī. Tas kaut kāds random, ko neviens nezinās. Jā. Man droši vien, ka būtu arī no Beauty and the Beast tā skaistulta. Jā, tas man arī patika. Jā, ka mēs kaut ko kolekcionējām. Fiškas. Jā, galvenais tas Uzlīmes, jā. Jā, un vēl tie tetovējumi. Jā, vēl tie košanai, tetovējumi, protams, jā. Kaut kāds random lietas, kaut kāds random akmeņas. Jā, tas arī kaut kāds liemežvāciņi, akmeņi. Es zinu, man brālēns kolekcionēja maizēm tos uzrakstus. Zini, kādreiz nebija tādas maizes, ka tu arī? Tā kaut kādas tādas lietas, it kā es nekolekcionēju. Īstenībā kaut kādu random vienkārši priekšmetiņus. Jā, bet es arī kolekcionēju it kā fiškas, bet es nezināju, ko viņām darīt. Jā, vai ne? Random, vai es stāvēju. Tā bija arī. Vai arī es vienkārši, es nemēr tas spēkus, vienkārši viņas visu paspēlēju. Mīļākā filma. Man nenormāli patika Titaniks. Es tā raudāju. Es joprojām raudu. Man bija tāda jūtīga sirsniņa. Man patīk piektais elements, man mīļākā filma. Man droši vien būtu Beauty and the Beast. Tā ir filma? Jā, ir arī filma, bet Toy Story, tie bija baigā klasika bērnībā. Es vispār neskatījos. Es nezinu, Mazais Stjuarts. Jā, Mazais Stjuarts. Pirmo reizi es biju kīnā. Es arī. Kā sauc to multeni par princesi, kurai bija apakšā kaut kāds zirnis? Princesi zinu. Home Alone, protams. Home Alone tas ir vienkārši. Jā. Paldies, Laura, tev, kad šodien ar maniem tikt intervēta. Mēs jau tā kā kopā atbildējām. Jā. Tad tiksimies citreiz.